Labdien visiem! Paldies, ka atnācāt gan klātienē, gan pieslēdzāties mums Zoom platformā. Šodien Ventspils Digitālais centrs organizē nedaudz jau tādu praktiskāku un vietējai auditorijai vairāk svarīgu tēmu, kā reģistrēt bērnus pirmajai klasē mācībām Ventspils skolās. Kāds noteikti jau zina, kā to dara, kādam šī varbūt būs pirmā reize, kāds ir tāds kā es, kuram ir gan pirmais pirmklasnieks, gan pirmā reize reģistrēt bērnu kādai skolai. Tā kā esam dažādi, bet noteikti visi esam šeit, lai uzzinātu, kā to darīt. Un tad jau, kad pienāks mūsu kārta, ar pārliecību arī visus dokumentus iesniegt un pieteikt skolai. Tālāk došu vārdu mūsu izglītības pārvaldes pārstāvjiem, kas tad izstāstīs, kādi dokumenti ir jāiesniedz, kā to darīt un atbildēs uz visiem jautājumiem. Pēc tam, ja kādam ir jautājumi no klātesošiem par e-parakstu lietošanu, tad Ventspils Digitālā centra speciāliste Anita ir arī šeit, lai jums palīdzētu uzreiz. Tad droši varat pēc tam arī jautāt pēc palīdzības. Lūdzu. Labdien, mani sauc Kristiāns un es pārstāvu Ventspils izglītības pārvaldi. Kopā ar mani ir kolēģi Liene Polence, kuru attālinātie dalībnieki neredz, jo viņi ir ārpus kameras, bet Liena var atnākt te un paskatīties, jo Liena faktiski ir arī tā galvenā kontaktpersona pēc tam par visiem neskaidriem jautājumiem, kas rodās reģistrācijas procesā, ko pēc tam vēl atsevišķi individuālos gadījumus varēs risināt. Bet tad šodien izstāstīsim tas un kā. Protams, esam mēģinājuši jau aprakstīt kas un kā, bet tomēr tas cilvēkiem, kas pirmo reizi to dara, mums jau liekas, ka sistēma jau ir iestrādājusies, bet tas pirmklasnieks tomēr tajos iepriekšējos gados visticamāk nav bijis, kuram šī tēma ir bijusi aktuāla. Šo elektronisko sistēmu mēs esam jau darbinām 4. gadu, tad 4. pirmklasnieku iesaukums jau būs ar šo vienoto elektronisko sistēmu, aizstājot iepriekšējo kārtību, kad, kā teiksim, stāvēja vecāku rindā, dažviet arī vairākas dienas un naktis, un gaidīja, kad vērs skolu vaļā. Tāda bija tā dzīvā rinda. Un, protams, ka bija iespēja tikai vienā skolā šo te rindu stāvēt. Protams, bija aktīvi vecāki, kurš lai mazinātu riskus, viens vecāks pie vienas skolas gaidīja, cits pie otras, tad tas arī ir šobrīd ir risinājums rasts. Tad vienota elektroniskā sistēma skolām vairāk nekādu darīšanu šajā reģistrēšanās procesā pašām nav, jo to administrē visu izglītības pārvalde. Un visi pieteikumi tiek saņemti pie mums. Mēs šobrīd vairāk runājam par elektronisko pieteikšanos, jo, kā rāda pieredze, cilvēki to var izdarīt, atrod risinājums, kā, kur un kā, jo mūsu statistika ir tā, ka 92% no visiem pieteikumiem tiek iesniegti elektroniski. Tas ir daudz. Un tāpēc tie atlikušie 2 jautājumi, atlikušie 8%, kur tad tie, kas tad tie ir? Tie ir cilvēki, kas atnāk tomēr klātienē un aizpilda ar roku pieteikumu. Un vienalga, tik un tā šis arī pieteikums mūsu darbinieki ievada elektroniskajā sistēmā, un pēc tam sistēma to sarindo tādā secībā, ņemot vērā visus kritērijus, kas tad ir pilsētas pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos. Ja, tad divas tādas galvenās sadaļas, te paralēli uzlikšu arī šos te kritērijus un šos te posmus, lai stāv priekšā, par ko tad mēs arī runājam. Daudz iepriekš ir runāts par šādām te prioritātēm. Kam tad ir prioritātes un kāds ir atkal jūsu pašu prioritātes?
jūsu pašu kā vecāku un kā bērnu prioritātes noteikti ir tās, kurās skolās, vai kurā skolā nu, vēlaties mācīties, uzsākt gaitas 1. klasē. Tad, rakstot pieteikumu, ir iespēja norādīt līdz 3 skolām. Pirmā prioritāte, kur jūs visvairāk vēlaties, otrā prioritāte, tad, ja pirmajā tomēr jūs netiekat, un vēl arī trešais rezerves variants, ja arī otrais tomēr ir pārāk daudz pieteikumu jau pirms jums ir bijuši, tad trešais variants. Kā mūsu pieredze rāda, tad ar šiem 3 variantiem ir pilnīgi pietiekami. Kopumā pilsētā bērnus ir iespējams uzņemt un atbilstoši šīm te vecāku vēlmēm. Nākamais ir šīs te prioritātes, kas attiecās tieši uz jums un jūsu statusu, kas jūs esat. Un tad šis ir tas svarīgais, kādā veidā sistēma sarindos pirmkārt pieteikumus. Tas ir, piemēram, te arī rakstīts. Tātad īsumā saistošos noteikumos ir drusciņi plašāk tas rakstīts, un tur arī ir kaut kādas varbūt tās nianses, bet runāšu tādā populārākās frāzēs. Tad pati augstākā prioritāte priekšroka ir tiem, kuriem jau tajā izvēlētajā skolā mācās brālis vai māsa. Un attiecīgi arī mācīsies nākamajā mācību gadā. Tāpēc ir saistošos noteikumos tā piebilde, ka šobrīd tas brālis vai māsa mācās no 1. līdz 11. klasē vidusskolās, vai no pamatskolas no 1. līdz 8. klasē, vai centra sākuma skolā no 1. līdz 5. klasē. Tad tā pašvaldības doma ir tāda, ka nākamajā gadā, kad pirmklasnieks ir uzsācis skolas gaitas, būs vēl arī šajā pašā skolā brālis vai māsa. Tāpēc ir izvēlēta šī prioritāte. Nevis tāpēc, ka viņš ir kaut kad mācījies iepriekš, un tāpēc viņam pienākās tādi mantošanas tiesību ceļā. Nākamais, otrā priekšroka ir tiem bērniem, kuriem vecāks strādā izvēlētajā skolā. Un arī ir vēl viena prioritāte, ko pašvaldība ir izvēlējusies. Ja vecāks strādā par ārstu Ventspilī, te tā ir precīzi noformulēts par ārstniecības iestādi, kas sniedz stacionāro un ambulatorā neatliekamo palīdzību pašvaldībām. Tad, ja kāds ir ārsts Ventspils pašvaldībā un šī te ārstniecības iestāde atbilst šim te aprakstam, tad jums arī ir jūsu bērnam priekšroka, kā otrā priekšroka. Tālāk, nākamā trešās kārtas priekšroka ir visiem tiem bērniem, kuri paši un kuru vecāka deklarētā dzīvesvieta Ventspils pašvaldības teritorijā vienalga kur. Neatkarīgi no tā, kur skola atrodas vai kur dzīvesvieta atrodas, bet tad deklarētā dzīvesvieta ir Ventspils pilsētā, un šī deklarācijas termiņš ir vismaz 2 gadi. 2 gadi no pieteikuma iesniegšanas brīža. Tātad, ja šodien mums ir 25. marts, šodien mēs nevaram iesniegt, bet, piemēram, ir šis 12. aprīlis, otrajā posmā, kad šādas ģimenes var sākt iesniegt, tad 2 gadi vismaz no šī 12. aprīļa uz atpakaļ. Pēdējā deklarācijas iespēja tad pirms 22. gada 12. aprīļa. Tas ir tas kritērijs, ko skatās, lai iegūtu šo te priekšrocību. Nākamie šajā priekšrocību sarakstā ir visi tie bērni un vecāki, un bērni, kuri gan pašu bērni, gan arī vecāki ir deklarētā dzīvesvieta ir Ventspilī. Neatkarīgi no tā, cik ilgi.
Nākamie secībā ir, ja ir bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Ventspilī, vecāku deklarētai dzīvesvietai nav nozīmes, un pēc tam, kā 7. pareizi skaitu? Nē, 6. Sestā ir, kā bērnu deklarētā dzīvesvieta nav Ventspilī, bet šajā te skolā, kur viņš ir izvēlējies, mācās jau māsa vai brālis. Ja? Kaut kad iepriekš, viņi ir tikuši, ja, tad šāda te iespēja ir. Un pēc tam jau tad 7. ir visi pārējie, kas neatbilst nekādiem kritērijiem, nav ne vecāki, ne pats bērns nav deklarēts Ventspilī un nemācās arī ne māsas, ne brāļi. Tā kā tāda ir tā viena secība, pēc kā tiek kārtoti saņemtie iesniegumi. Un, protams, arī ir šis vēl viens ir, pēc kā tiek tie iesniegumi sistēmā sakārtoti, ir iesniegšanas laiks. Arī tas ir svarīgi, ja, ka arī pēc laika tiek sakārtoti saņemtie iesniegumi. Tā kā tas viss notiek datorizētajā sistēmā, tad šos te kritērijus sistēma sakārtos. Cilvēkam to būtu ļoti grūti sakārtot, jo ļoti daudz dažādu faktoru tiek izmantot. Jūs paši dzirdējāt, gan pēc tās, kāds ir priekšrocības, gan šis te laiks, gan arī tās jūsu izvēlētās 3 skolas, kur tad jums gribētos, lai jūsu bērns, kuru apmeklē. Tā kā šādā te pēc sistēmas algoritma tiek sarindoti saņemtie pieteikumi, un gala rezultātā tiek izveidots saraksts, ko tālāk mēs nododam skolās. Protams, pirms tam ir mūsu kā pārvaldes paziņojums visiem, kas iesnieguši pieteikumu, kur tad ir tā skola, kurā mēs varam piedāvāt šo te vietu. Es varu jautāt, mums te ir Zoomā. Pa tēma jau ir, uzreiz. Jā. Vai medmāsa arī iet pie ārstu kategorijas? Jautājums konkrēti medmāsa pašvaldības iestādē neskaitās? Es domāju, cik pie ārstiem. Medmāsa pašvaldības iestādē, bet tas konkrēti... Tad gadījums noteikti ir jānoprecizē, un es ieteiktu varbūt tās, ka sazināties un varbūt tās pārbaudīt konkrēto, vai pašvaldības iestāde. Bet nevar iedomāties, kas tas varētu būt. Kā ar Lieni varbūt tās sazināties konkrētajā gadījumā pārbaudīt, jo te ir, ārsts ir ārsts, medmāsa jau ir, es nebūšu varbūt spēcīgs šajos medicīnas profesijās, bet tur drīzāk varētu būt kāds cits, ja viņi ir medmāsas skolā, tad varētu pārbaudīt. Poliklīnikā, jā. Es domāju, ka tad ne. Jo, tur ir jautājums ārstniecības persona, vai māsa ir ārstniecības persona. Tur jāpaskatās ir juridiski. Jā, tad Ilze varbūt sazinieties ar izglītības pārvaldu un precizējiet šo jautājumu. Jā. Tā kā pagaidām šķiet, ka nē, jo tad tur varētu būt, ka ir atšķirības, bet jo ir konkrētāks īsiet tieši ārsts. Man arī būtās jautājums, jums tā pateicāt pašā sākumā par to brāli un māsu, tas nozīmē, tad, ja mans vecākais bērns ir 9. klasē, tad vairs tas neskaitās tajā? Bet tā ir pamatskola, viņš absolvēs. Viņš nākamajā gadā tur nebūs tajā skolā. Viņam būs nākamajā gadā, Viņi būs 9. klasē. Nākamajā gadā būs 9. Ja šogad ir 8. tad viss ir kārtībā. Tad viss kārtībā. Jā, viņam būs tas gods, viņu ievadīt 1. klasē. 9. šobrīd, tad atkal kas nezinu. Tā vēl jautājums. Es strādāju skolā, bet es esmu ēdināšanas iestādē. Vai es arī skaitos prioritātē, jo es tomēr strādāju tajā skolā? Jāskatās, kas ir jūsu darba devējs. Darba devējs ir... Ja darba devējs nav skola, numur tāds un tāds, tad diemžēl nē. Jums darba devējs nav pašvaldība? Nē. Nav arī konkrētā skola, tā kā tas ir domāts, ka tieši konkrētās skolas kā darba devējas darbinieki.
tāds ir tas jautājums. Es jau strādāju, parojot uz skolas bērnus. Manā skatījumā es teiktu, ka skaitīt uz dažādas skolas, tad es esmu apakšu uzņēmumā. Šobrīd mēs šāds gadījums nav paredzēts. Tad, kad šos aizstošos noteikumus gatavoja, tad arī nebija neviena priekšlikuma. Es arī neatceros, ka būtu izskanējis. Jo bija ļoti daudz visādi citi priekšlikumi, kurus vispār robežās arī pašvaldība ņem vērā un ielikt, bet konkrēti par šādu nav bijis, un tāpēc viņš arī nav paredzēts. Šim nav nācies, bet es skolā. Jā, protams, ir jau arī vēl citi. Jūs jau neesat vienīgais kā darbinieks, un arī citās skolās varētu būt. Bet kā to atrisināt, jā. Jā, mēs runājam, tur varētu būt tās kategorijas ļoti daudz. Varbūt arī būs preču piegādātāji nākamais un vēl atkritums savācēji un viss cits. Tehniskie darbinieki. Vismaz 10 gadu atpakaļ. Jā, bet šīs ēdināšanas tehniskie darbinieki arī šobrīd mums ir. Pozicionējās. Bet ja tie darba devējs ir pati skola tādā gadījumā. Tā, labi. Tur čatā šobrīd vairāk nav jautājumu. Tā, tagad es mēģināšu atcerēties, cik tālu es tiku. Man liekas, tiku līdz par posmiem. Man būtu par paziņošanu. Jā, tātad paziņošana. Vispirms tātad rezultāti, ko dod sistēma, sarindojot visus un ieliekot pieteikumus konkrētā skolā, attiecīgi arī cik tad ir katrā skolā vieta. Tas arī ir tāds būtisks priekšnosacījums. Valstī eksistē noteikumi par to, cik katram bērnam pienākās kvadrātmetri klases telpā. Un no tā izriet tas, cik daudz bērnus var konkrētā skolā uzņemt. Ja skolā klasītes fiziskā ēkā ir lielākas, tad šo telpu platību mēs dalām ar 2 kvadrātmetriem un iegūstam to skolēnu skaitu, kādu šī skola var uzņemt. Ja telpa ir mazāka, attiecīgi šis skaits būs mazāks. Līdz ar to nav pilnīgi visās skolās pilnīgi vienāds uzņemamo bērnu skaits. Vidēji tas ir 24 bērni vienā klasē, bet ir arī 6. vidusskolā tas skaits ir drusciņ lielāks, un centra sākuma skolā, kur ir mazākas telpas, tur ir drusciņ mazāks. Un ir arī atšķirība tā, ka arī 6. vidusskolā, kur ir lielākas telpas un pati skola ir lielāka, tur, ja būs šis pieprasījums, tad būs iespēja atvērt 3 paralēlu klases. Tas arī ir tas ierobežojošais faktors, kā sistēma veido šo sarakstu un piepildījumu ar bērniem. Tad, kad šis piepildījums ir veikts, sistēma ir izrēķinājusi un piešķīrusi vietas. Katrā skolā, protams, mūsu darbinieki arī ir pārbaudījuši katru pieteikumu, vai informācija ir korekti ievadīta, vai tā priekšrocība, ko jūs paši esat norādījuši, piemēram, par deklarēto dzīves vietu, vai tā skolā mācās brālis vai māsa, to mēs pārbaudām. Tā kā tad jums katram tiek nosūtīts šis paziņojums par to, kur šī vieta pienākas. Un tā ka tad paziņojums tiek nosūtīts, pēc saistošiem noteikumiem mēs šo paziņojumu. Un visus saraksts sagatavojam līdz 10. maijam. Tad 2 posmi pieteikšanās ir noslēgušies.
un šos te pirmo 2 posmu pieteikumus sarindo un vecākiem nosūta informāciju līdz 10. maijam. Un tad ir tas brīdis, jā, kad jūs, kā vecāki, varat iebilst. Jums kaut kas neapmierina, ja mēs esam kaut ko pārskatījuši, piemēram, labojuši kādus datus, ja mūsu reģistros pārbaudot iedzīvotāju reģistrā, nesakrīt, piemēram, tas pats deklarācijas laiks. Ja, tad ir brīdis, kur laikā ir iespēja, pareizi teikšu, apstrīdēt šo te pieteikumu reģistru. Tad, kad atkal šis te brīdis ir beidzies, un tad tā bija 10 dienas, tad mēs šos te sarakstus nododam skolām, un tālākais jau ir tad skolu rokās. Skolā pats pieteikums konkrētajā skolā jau tad ir jau ar konkrētiem bērniem. Skolas saņem sarakstu, kuri bērni būs pie katras skolas. Un tad jau augustā ir šīs te iepazīšanās nometnes augusta vidū uz beigām. Un tad 1. septembris tad jau sākās jau skolas gaitas. Un tad jā, vēl par tiem posmiem. Šie te pieteikumi ir sadalīti 3 posmos. Tie paši aktīvākie 1. un 2. posms. Un viņi ir sadalīti tāpēc, lai arī jums pašiem būtu ērtāk un visiem skaidrāk. Ja, jo, kā jau minēju, tad pirmā un 2. kārtas priekšrocība, kur ir brāļi māsas, vai arī darbinieki vai ārsti, ja, tās ir tās augstākās priekšrocības, un tad viņu pieteikumu arī viņi iesniedz pirmie. Viņi iesniedz pirmie, un lai tur pa vidu nemaisītos visi pārējie pieteikumi, kam ir zemāks priekšrocības līmenis, ja, tad šie tiek pārbaudīti pieteikumi sakārtoti pa atbilstošajām vēlmēm. Un tas, kas ir tas pozitīvais labums visiem pārējiem, kas pieteiksies 2. posmā, ka mēs jau dažas dienas pirms 12. aprīļa sākuma sistēmā publicēsim tādu provizorisku aizpildījumu. Tie, kas pieteiksies 2. posmā, un tā būs faktiski lielākā daļa puses, es domāju, jau redzēs, kāds ir šis te aizpildījums ar brāļiem māsām vai skolotāju un ārstu bērniem. Varēs redzēt, kur viņi ir šajā gadā patrāpījušies. Ja, jo viņi jau, protams, kad iet uz to skolu, kur viņiem ir šie te brāļi un māsas, un arī kur strādā vecāki, tā ir tā viņa priekšrocība. Viņi nevar kaut kur citur tikt. Tā kā to jūs varēsiet redzēt dažas dienas pirms 12. datuma, ieejot šajā viensklase.ventspils.lv sistēmā, un varēsiet pieņemt vēl kādas izvēles attiecībā uz to, kurās skolās vēlaties pieteikt 1., 2. vai 3. prioritātē. Ja? Jo tas tāds, man liekas, būtisks informācijas avots, lai saprastu, kur ir lielāks izredzes, kur varbūt tās ir ļoti daudz jau pieteikušies, un varbūt, ka ir vērts kaut ko pamainīt. Un tad šie te posmiem ir šis sākuma datums, 1. posmā 2. aprīlis, 7:00 no rīta. 1. posmā, jā. Un 2. posmā 12. aprīlis, arī 7:00 no rīta. Un 3. posms 22. aprīlis. Viss viegli atcerēties, beidzās ar divniekiem. Tas tur nav tā speciāli, ir secošos noteikumos, ir atrunāts, un bieži vien lieldienas pamaisa to, cik katrs posms ir garš. Šajā reizē viņš tieši pēc lieldienām mēs sākam. Ja? 1. posmā 2. aprīlī, ja man mācās vecākais bērns, tad es jau piesakos tie 2. Jā? Man nav jābūt ārstam, tāpēc arī, jā? Man nav abi. Abiem nav jābūt, vai? Jā, tātad jums ir mācās brālis vai māsa, tad ir pirmā priekšrocība, un
Tūlīt tās ieiešu arī sistēmā, parādīšu, kā tur tā izvēle notiek. Nu, lūk, un tad attiecībā no jūsu aizpildītā pieteikuma sistēma nemaz neļaus jums sniegt ātrāk iekšā to. Ja jūs būsiet aizpildījuši tā to pieteikumu, ka tas atbilst, piemēram, vienkārši bērns un vecāks ir deklarēts vairāk nekā 2 gadus, tad tas būs kā trešā priekšrocība. Ja, tad poga vienkārši 2. aprīlī nemaz nebūs aktīva. Tur rādīs, ka jums jāgaida 12. aprīlis. Pēc 12. aprīlī jau 7. poga kļūs aktīva, un jūs varēsiet viņu nospiest. Jā. Ir bijuši pēdējiem klasīs tēmas krās. Jā, mums arī šis ir viens no biežāk uzdotiem jautājumiem, ko mēs tev jau ierakstījuši mājaslapā. Šī nav e-Latvija vai e-veselība vai vidi vai dziesmu svētku biļešas. Jā, mums tas kopīgais pirmklasnieku skaits ir 400. Tas ir kopumā pa Ventspils pilsētu. Tā kā viņi ir sadalīts vairākos posmos ar nolūku, lai visi reizē nemēģinātu. Tur, nezinu, vēl vecāki arī paralēli. Ja? Tad tas 400, kaut vai arī vienā reizē, tas ir ar, tā teikt, ar ļoti lielu rezervi droši, ka sistēma neuzkārsies. Vienīgais, tā varbūt tās neliela baža, neteikt par bažiņa. Ar laikam viens laikam nedrīkst teikt latviešu valodas skolotāja aizrādīs. Mūsu sistēma ir mūsu sistēma. Tā ir Ventspils sistēma, Ventspilī uz Ventspils serveriem glabājās, bet autentificēšanos, lai šai tā sistēmā iekļūtu, mēs izmantojam visi vienu un to pašu sistēmu, kas ir vienotās pieteikšanās modulis. Tā ir tā sarežģītā daļa. Tur e-paraksts, internetbankas, Smart ID, ko jūs ikdienā arī noteikti esat kāds kaut kur izmantojuši, lai piereģistrētos. Esat kāds kaut kur izmantojuši, jā, tur esam Latvijā LV, tas varbūt tās arī kāds kaut ko ir dzirdējis. Jā, tad pēkšņi valsts līmenī, šis te modulis, nestrādā. Jā, tā kā bija 1. martā, kad EDS atskaites sniedzēji nogrāva šo te moduli un cilvēki aptiekās nevarēja iegādāties recepšu zāles. Jā, tad, tas ir tas, kur ir, varbūt tās ir, iespējams risks, bet paldies Dievam, EDS visi aktīvie ir jau 1. martā to izdarījuši, stresa testu uztaisījuši valsts līmeņa sistēmai. Jā, tad, tas ir tas, kur bet, katrā ziņā arī mēs tam sekojam līdzi. Katrā no posmiem, vai sistēma tiešām strādā. Un tā iespējamība ir, varbūt tas no galvas teikt, bet 1 pret 100 000, ka tā sistēma varētu uzkārties. Un tā ātrumcīņa? Ātrumcīņa, jā. Jo serveris tiešām māk uzskaitīt uz sekundžu ne tikai milisekundes, bet vēl sīkākās iedaļās. Tā kā katrs klikšķis ir, tiek piereģistrēts tajā brīdī, kad... Jā, tad ailīts jūs jau varat šodien aizķūt. Jā, jo tur tas ātrums vairāk nespēlē. Es jau to Angu tur aizpildīju. Jau šovakar. Jūs jau taisīt vaļā un pabeigšu. Viņš nedara, man nezinu. Šodien. Jā, šodien rīt ir 8 jau bija ciet, tāpēc parādīt. Jā, nezinu, es mēģināju pirms 8, man ļāva, bet es gāju kā parastais cilvēks, nekā darbinieks. Jā, varbūt tās paskatāmies tagad šo te reģistrācijas sistēmu, adrese 1klase.ventspils.lv, un šeit tad pieslēgšanās, kur ir gan augšā stūrītī pieslēgties, un arī nospiežam šeit. Spiedīsim autentificēties, un tad parādās šāds te klāsts ar dažādiem rīkiem, kā
kā tikt iekšā. Jo šis ir svarīgi, lai ar šiem te dažādiem rīkiem mēs pārliecinātos, ka tie esat tiešām jūs, kas esat iesnieguši. Ja? Pirmkārt, ir ķeksис. Piekrīt, ar ko tu esi tagad? Jā, Viņš nav kā izslēgt, lai neredz mani, ko es saprotu vadīšu. Jā, personas dabūja. Jā. Tā, mēs nedaudz atslēgsim dalīšanos, lai var ieiet. Tā, es tagad ieiešu. Tā vienīgi uz tā ekrāna redz. Nu, To var izslēgt apakšā. viss kārtībā. Jā, šobrīd es izvēlos pieteikties ar Smart ID. Un, jā. Jā, es izvēlējos autenticēties ar Smart ID. Šobrīd personas kodu es ievadīju aizkadrā. Šobrīd saņēmu savā telefonā apstiprinājumu kodu. Un esmu sistēmā iekšā. Sistēma man ir atpazinusi. Tā, tad viņš slēdz. Tā. Sistēma man ir atpazinusi. Šeit ir vēlreiz atgādinājums par to, kurš kā un cikos piesakās. Ir arī informācija, var noklišķināt, te ir iekopēts precīzs saistošo noteikumu skaidrojums. Ir arī šīs te saites uz saistošajiem noteikumiem, jā, kur tad var izlasīt un pārliecināties, vai tad es atbilstu, neatbilstu. Un tad, ja tomēr nav skaidrs, tad šeit ir kontakta informācija, kur zvanīt uz izglītības pārvaldi un izrunāt konkrēto situāciju. Un šeit tad ir šī te darba virsma, un tad nākamais ir mani pieteikumi. viensklase.ventspils.lv. Un šeit ir mani pieteikumi. Jā. Jā, jūs tā kā, es saprotu, mēģināt tikt iekšā tagad sistēmā, jā? Kāda daļa vismaz cenšas? Vai tie, kas ir online, redz tagad ekrānu? Es skatos, ka jāredz. Šeit. Ir? Tev pašai ir? Jā, nu jā. Vai pārēcāmās ir manas pēc tam to? Ja es kaut ko nepareizi uzrakstīju, es varu pēc tam. Labot? Jā, protams, jā. To es tagad arī rādīšu. Šeit jau ir viens pieteikums, ko es esmu testa vajadzībām izveidojis savā profilā. Un šodien es iepriekš to izveidoju. Es tagad ieeju sistēmā. Šis pieteikums jau šeit stāv. Viņam ir status izveidots, jo viņš nav iesniegts, jo viņi nevar vēl iesniegt. Un tas, ko es varu darīt šeit, te ir podziņa labot un podziņa dzēst. Tas, ko mēs tagad izdarīsim, jā, tad tā bija atbilde uz jūsu jautājumu. Jā, kad izveidojat, tad var labot. Un, jā, bet tagad kopīgi izveidosim jaunu pieteikumu.
Jā, tad tie, kas varbūt tās vēl arī paši mēģina paralēli kaut ko, tad jaunu pieteikumu var izveidot sadaļā mani pieteikumi, kas te pats augšpusītē ir. Mani pieteikumi, un tad tur atverās jauns pieteikums, un skatāmies, ir šie zvaigznītes, tie ir obligātie lauki, tie ir jāpilda. Tam ir zvaigznīti klāt, tie ir obligātie. Un rakstīsim informāciju, es te atkal rakstīšu tādu izdomātu informāciju. Tā, varbūt jāraksta cits vārds. Mums Marta. Ulmiece. Un nesteidzaties, un es saku pēc pieredzes, pārbaudiet personas kodus. Jā, protams, pie savu sistēmā, ja bērns ir bērndārzā, viņi jau mums ir šie dati, bet pēc tam, ja vajag kaut ko mainīt, un jūs esat iesnieguši, tad gan neprecizitātes nav labi palikušas, jā, kamēr viņš neakties, vai nav iesniegts, viss ir kārtībā, var mainīt un labot. Bet pēc tam gan ir jāizjauc visu un jāzaudē iespējams savu pozīciju, savus iesniegšanas laikus, līdz ko es arī uzstājos atkal par piesakām pēc šiem konkrētiem datumiem. Jā, tā situācija tāda, tas ir tikai vienkārši, ja man tā prioritāte varbūt ir cita, jā, bet man atbilst gan vienam, gan otram posmam, no tām trim. Pieņemsim, man viena tā izvēlēta skola, kur man ir iekļautas bērns, tai vecāki, bet būtu prioritāte tā, kur man ir tā kā no 12. jāpiesakās. Jūs izvēlaties to, kas ir jums augstākā. Jā. Ja to augstāko, un jūs tur arī piesakaties. Jā? Tā, tad es šobrīd aizpildīju informāciju par bērnu, vārds, uzvārds un personas kods, deklarēto adresi un arī faktisko dzīves vietu. Tad par bērnu likumisko pārstāvi. Tātad tas ir vecāks, es rakstu par sevi, e-pasta adresi, jā, un manu deklarēto dzīves vietu. Un tad šeit ir tāds laukumiņš, gadījumā, ja es, kas piesaku, neesmu deklarēts Ventspilī, bet, piemēram, bērna mamma ir deklarēta Ventspilī, bet viņi vienkārši neaizpilda šo te pieteikumu. Jā, tad jā, un es norādu informāciju par otru bērnu likumisko pārstāvu, kuram tad ir šis te nepārtraukt, tās 2 gadu deklarācija Ventspils pilsētā. Pat ja man nav, es varu uzrakstīt šo te otru likumisko pārstāvi, un es varu šo te pieteikumu iesniegt. Ja, bet, ja, protams, ja otrādi, ja bērnu mamma šajā gadījumā pildītu pieteikumu, un viņai jau pašai būtu, kā pieteicējai šie te 2 gadi deklarētā dzīvesvieta Ventspilī, ja, tad šeit nebūtu jānorāda, tā teikt, mans vārds uzvārds, ja, jo es nekādu papildus priekšrocību tādā veidā nesniedzu. Man jautājums. Jā, sākuma pati deklarējusies vairāk kā 2 gadus Ventspilī un ir bērns nepilda pieteikumu. Tur es uzrakstu, ir juristu skolās bērnu mans uzvārds, un apakšā tad es vairs neko nerakstu. Šitas nav obligātais, jā, tā kā tas nav obligātais, jā, tas ir tikai tam, ja jūs pati neesat, bet, kā tas otrs likumiskais pārstāvs ir. Jā, un likumiskais pārstāvs šeit tiek lietot tāpēc, ka, ir arī aizbildņi, kuri arī var pieteikt bērnu šeit 1. klasē. Tad ir atgādinājums, jā, kad kā
pieteikumā jāizvēlās vismaz 2 skolas, ja piesakās 2. vai 3. posmā. Ja, tad tas nozīmē, ka tad, kad piesakās 1. posmā, brāļi māsas, skolotāju, skolu darbinieku un ārsti, ja, tad tur ir pilnīgi pietiekami, ka izvēlēties šo te vienu skolu, ja, jo tā prioritāte būs attiecīgi uz to konkrēto skolu. Ir bieži gadījumi, ka netiek brāļi māsas. Nav dzirdēts, jā. Bet tad, kad pēc tā, pirms tā 12. aprīļa jūs redzēsiet, kāds ir tas skolu piepildījums, ja? Viņi visi ir tikuši kaut kur. Jo svarīgākais šeit, saprast ir tas, ka ir tas pieteikums jāizpilda, ka tas nenotiek automātiski, ka māsa un brāļi automātiski nereģistrējas, jo tā ir vecāka izvēle pieteikt konkrētā skolā, ja vecāks nevēlas pieteikt tajā pašā skolā, kur māsa un brāļi, tad tas nenotiks automātiski, nekā tas nenotiks. Vēl viens jautājums, ja māsa ir pusmāsa, kura nedzīvo kopā, arī skaitās? Ar tiem radurakstiem ir tā, ka ir bijis gadījums, ka cilvēks steidzās salauzties, jo būs ģimene. Un, lai tiktu abu pusīšu bērni vienā skolā, notiks šīs laulības. Viņas bija tāpat paredzētas, bet tas tika pasteidzināts. Tā, pusmās, un tur ir jāskatās Man liekas, ka mums tas svarīgākais bija šis tas mājsaimniecības princips. Tā loģika ir tas, ka bērni iet vienā skolā nevis tāpēc, ka viņus saista kaut kāda iespējamā radniecība, bet tīri tas praktiskais aspekts, ka viņi ir no šīs te vienas mājsaimniecības un, var doties uz skolu vai kopā vai nākt mājās. Pašā adresē, tad iespējams. Tad ir vēl viens jautājums. Māsas vai brāļa klasi jānorāda tagadējo vai kurā klasē viņi ies nākamgad? Tas ir tā, šeit jums arī bija iet 8. klasē? Tagadējo. Te nav norādīts, kurā klasē. Ja jums ir brālis vai māsas ir? Jā. Kur tu te jānorāda? Jums bija vajadzēja jānorāda. Jā. Te ir vēl precizējoši papildinājums par pusmāsas jautājums, ja piesaka māma, bet māsa ir vīram. Skatās pēc deklarētām dzīves vietas. Pēc skatās. Mēs ieteiksim arī par šito gadījumu sazināties, varbūt tāds individuāli, lai mums nav jārisina te publiski. Ieskaitot, sazināties ar Lieni, kontakta informācija ir mājaslapā un arī šajā reģistrā. Saprast un izrunāt, jo. Sazinieties ar izglītības pārvaldi, precizēs. Jā, Lieni, lai ir kursā. Labi, esam tikuši līdz, tad šis nav obligātais lauciņš, to mēs arī varam padzēst arī ārā. Tas mums netraucēja, ja mums tas nav aktuāli. Un tātad šīs te prioritātes ir par skolām. 1, 2, 3. 3 skolas var norādīt. Tātad es izvēlos, tad šajā gadījumā mēs runājam par brāļiem un māsām. Te arī parādās pilnais teksts, kur attiecās. Un mēs izvēlamies skolu, kur tad konkrēti mācās. Ņemsim to pašu 2. pamatskola. Un tas, kas te tad jāievada papildus informācija, ir šī te brāļu un māsas vārds uzvārds un arī tā klase, kur tad šobrīd brālis māsa mācās. Par vienu pretī, ja vairāk. Jā. Citi raksta arī visus iekšā. Jā. Droši paliek netrūks. Jā. Un šajā gadījumā mēs klikšķinām šeit nevēlos norādīt pie 2. un 3. Un varam šo te, man tad jāieraksta, kā tu mums te sauksim māsu. Tā. Justīne, skolniece, un viņa mācīsies 5. klasē.
vai tur A vai B, tāpat atradīsim. Svarīgākais ir, ka viņi tur ir. Un mēģinām saglabāt. Ieraksts tik veiksmīgi pievienots. Jā, tad nevis iesniegts, reģistrēts sistēmā, bet pievienots. Viņš ir saglabāts. Jā, un tātad šeit ir sistēma parāda, ka būs iespējams iesniegt pirmajā iesniegšanas posmā. Un šeit ir tā zaļā poga, kas šobrīd nav aktīva. Un šeit arī parādās šis te pusdienu laiks. 2. aprīlis 7 no rīta līdz 11. aprīļa pusnaktī. Jā, es varu spiest uz to pogu, nekas nenotiks. Un šeit ir tas lauciņš, ja gadījumā pieteikumu iesniedz aizbildnis, tad šeit ir jāielādē kā fails, pielikums, šī te pilnvara. Tikai tad, ja iesniedz likumiskais pārstāvis, jā, nevis nometēts. Jā. Tādā gadījumā visiem pārējiem šeit nekas nav jāpievieno, nekas dokuments nav jāaugšuplādē. Jā, tas tikai tajos gadījumos, kad iesniedz likumiskais pārstāvis. Tagad aizviem atpakaļ man pieteikumu, redzam, ka te jau stāv jau 2 pieteikumi. 2 pieteikumi, ko es esmu izveidojis. Paskatīsimies tagad šo gadījumu. Es aiziešu to, ko es iepriekš biju sagatavojis, labot. Augšā mani pieteikumi, jā. Tad visa informācija, ko es jau pa dienu biju aizpildījis, rekurtē jau viņa tur stāv. Es esmu izvēlējies šeit šo te trešo prioritāti. Nosacījuma prioritāti, jā? Ja es visu mūžu dzīvoju, tad man ceturtais jāspēlē. Nē, trešais. Vismaz 2 gadi. Viss mūžs ir vismaz 2 gadi. Tad kas bija tas 4.? 4. ir, kad, nezinu, kopš vakardienas, piemēram. Tas ir tāds. No vakardienas līdz 22. gadā. Kurš redzējāt, cik ilgas es deklarēju? Jā, pārliecināties par savu deklarācijas ilgumu. Es domāju, ka jā, kad ir portāls Latvijā LV, tur būs mani dati, un tur jābūt arī ir šim te deklarācijas laiks, ja precīzi nezini, ja tur nav tāds skaidrība. Ja Ventspils teritorijā, ja tas ir bijis. Man jā, jau te ir jautājums, kad tu laikam izvēlies, ja tu tikai paņem vienu, neaizņem citu, tad tev sanāk otrais, ja tu paņem tā, es saprotu, jā? Jā. Nē, trešais posms sanāks, jā? Tātad trešais posms sanāks tad, ja jūs samiksēsiet visu kaut ko kopā, kaut ko nevajadzīgu, ja jūs saliksiet kopā nesavienojams lietas, tad jums sanāks trešais posms, sistēma pateiks. Ja jums ir priekšrocība pirmajā posmā, jums ir brāļi, māsas? Nav. Labi. Tad kas jums ir, kāda jums priekšrocība, ko jūs izvēlējāties? Es arī tā īsti deklarēt tā vietu tikai, un tas arī ir. 2 gadi vai 1 gads? 2 Viņš gadi. neļauj, viņš skatās pēc trešā, viņš neļauj ierakstīt to māsu un brāli, jo viņi izvēlās arī citu skolu, ja, kur nav māsu un brālis. Viņš automātiski neļauj. Jūs jau tomēr tad izvēlaties māsu un brāļus? Nē, viņi izvēlējās centra skolu, kur nav tas māsu un brālis. Jā. Un viņi nevar vairāk, viņi 2 posmus nevar startēt. Nevar startēt, jā, bet kāpēc jums sanākties? Tātad pirmais, varētu pirmo. Es to skolu neparādīju, Tas būs individuāls jautājums pēc tam, kā varam izrunāt, vienkārši mums arī cilvēki Zoomā gaida. Šeit arī Zoomā ir jautājums, tad, kad noskaidrīs pogu iespiest, vai atnāks kāds paziņojums uz e-pastu? Jā, būs paziņojums, ka pieteikums ir pieņemts.
Un ir vēl pēc iesniegšanas pogas nospiešanas vajadzēs vēl apstiprināt ar Smart ID vai kā citādi. Nē. Reiz nosūtīsies. Nosūtīsies, jā, jo jūs tev esat sistēmā, jūs iesniedzat, jums atnāk uz e-pasta apstiprinājums, jā. Drošības pēc var arī uzzvanīt. Es esmu, telefons ir karsts, es visiem paskatos, vai ir izdevies, jā. Cikos ir izdevies, jā. Un šeit ir arī tāds, kā bija, šeit arī ir vēl viens, tas bija arī vietas jautājums, ka ir mainīga deklarētā vieta, bet ir bijusi arī iepriekš Ventspilī. Jā, šodien arī zvanīja cilvēks un prasīja, tas vai tas neko nenozīmē, ka man bijis Jūras ielā, un tagad esmu Lielā prospektā, ja? Tas nenozīmē neko, tās adreses var mainīties kaut vai katru pusgadu, bet padomājiet, vai jūs neesat sagribējuši pagastā vai citur kādu poti bērnu pavēlti saņemt, un jūs neesat kādu mirkli izdeklarējušies no savas adreses. Tad tas vairs nebūs nepārtrauktība, ja? Kaut uz vienu dienu, tad viss tas 2 gadu posms jums pazūd. Tur vajag paskatīties, atcerēties kaut kādas lietas, kas ir darītas. Nē, jums neļaus veikt divas lietas, kuras ar vienu personu. Ja es netieku, tad tas ir tā automāts. Bet tas nedomāju, ka mēs virsvar. Nē, viņš sistēma pazīmēs, ka pieteikums ar šādu personas kodu jau ir. Bet ja tās, piemēram, Bet ja es netikšu, vai es tad netikšu, tāpēc... Sistēma reiz pateiks, ka tas ir personas kods, jau pieteikums ir ar šo personas kodu. Un arī jautājums, vai viņus tajā brīdī, kad atrast tas pieteikums, es varu, tā kā viņus no sava telefona es ielogoties sistēmā, un vīrs ar manām parolēm no sava telefona, un mēs kopā spēlējam. Un tā kā neizmetīs mums ārā. Nē, es ceru, ka nē, bet es domāju, ir tā, ka visi ir salikuši savas ierīces, un kas vairāk kurai ierīcei uzticās, jā, tad arī spiež. Uzticamāk, ja kurā gadījumā tas būs stacionārais vai portatīvais dators, nevis viedierīce. Tam, kuram ir arī stabilākais internets, kur varbūt tās ātrdarbība ir labāka, bet viedierīcēs arī ir visa funkcionalitāte darbojas. Pogas ir tā kā. Jā, tas ir, mēs arī tikko pārliecinājāmies, ja jums ir vairāku posmu lietas kopā nevajag likt, tad beigās sanāk, ka nav ne pirmais, ne otrais, bet ir 3. posms, tas ir vispār. Ja jums gribat tikt kādā skolā un tur jums nav nekāds augstās priekšrocības, ne brāļi, māsas vai darbinieki, un pēc tam, kā rezerves variants, jums ir tā skola, kur tad tomēr mācās brālis vai māsa, tad to rezerves variantu nevar likt kā otro variantu, jo 2. posmā, es teikšu tā, ka brāļu un māsu vietas jau ir izdalītas, un 2. posmā uz brāļu māsu vietām vairāk pretendēt nevar. Tad jūs to pašu skolu varat norādīt, bet nenorādot, ka jums tur ir brālis vai māsa mācās. Tas ir tas, bet arī, ja netiek galā ar šādu vēlmi un sistēmu kaut ko protestē un nevar saprast, tad arī lūdzu zvaniet, jā. Un skatieties. Šeit arī ir jautājums par kontaktiem. Es domāju, viens kontakts beigās, vai arī mēs varam e-pastā visiem, kas reģistrējušies, izsūtīsim un varēsiet zvanīt. Vēl ir jautājums, vai 7:00 poga iesniegt aktivizēsies automātiski, vai man ir jāpārlādē lapā? Es ieteiktu, kamēr pārlādēt to lapu. Ja piesakot 1. posmā, vai vajag rakstīt vairākas skolas? Nē. Jūs jau pieteikumā nevarēsiet izdarīt, jo tas ir pretēji loģikai. Ja vienīgi jums katrā dažādās skolās mācās brālis un māsa jau tagad, tad, vai arī ir abi vecāki, katrs strādā citā skolā, tad tās varētu būt tikai tās situācijas, kur 1. posmā jūs varat norādīt vairākas skolas kā alternatīvas. Ja tāds gadījums rodas, tad jau šobrīd ir vairākās, tad jūs to rakstat un arī attiecīgi norādīsiet, kurš
kā tad sauc māsu vai brāli, un kurā klasē tad viņš katrā šajā no šīm norādītajām skolām mācās. Jā, vēl es gribētu, varbūt ir dvīņu vecāki, jo mēs necenšamies šķirt dvīņus nekādā ziņā, tad gan varbūt ir jāpieslēdz gan vienu vecāku, gan otru, ja, un šis te pieteikums katram no savas ierīces jāiesniedz. Bet ir bijušas mammas, kas ir tiešām arī pamanījušās, un mamma viena pati iesniedz abiem bērniem, ja, tos pieteikumus, jo tur katram savs ir jāiesniedz. Jā, tā. Nu jā, tā kā šeit ir tie mani pieteikumi, un par to aktivizēšanu, jā, 7 no rīta. Jā, tad tas lapas pārlādēšana būtu vajadzīga, tāpēc, ka es nevaru pateikt, kad jūs precīzi bijāt viņu aptvēruši, kas notiksies ar kādā pārlūk programmā tas ir izdarīts, un vēl visādas dažādas nianses, tā kā labāk pārlādējiet tajos 7 no rīta. Jā, visi nezinu, kā pārlādēt. Ko tas nozīmē, jā. Nu jā, tad atvēršu šeit. Jā, mums viss ir aizpildīts, pārbaudām. Viņš jau bija tātad te mums šobrīd ir neaktīvs. Spiežu šo te podziņu augšā pārlādēt, vai refresh angliski, kam ir sistēma. Pārlādējas, un tad, ja tas pulkstenis tiešām ir 7 no rīta pienācis, jā, tas ir sistēmas laiks un serveru laiks ir pārbaudīts, ka viņš sakrīt ar pasaules pulksteni. Un tad poga kļūst drusciņ tumšāka, spilgtāka, zaļa, un mēs varēsim nospiest. Saglabāt, tad drusciņ augstāk ir, jā. Jā, un te ir šis te labots zīmulītis, vai kā viņu nosaukt, jā. Viņi te ir vairāk izveidoti, tā kā man te, un lai nejauktu gaisu, kurš tad ir īstais, ja ir vairākas mēģināt. Jūs varat mēģināt vairākas versijas, tad tur kamēr kaut kas sanāk, jā. Jā, un ja lai nesajaukt, tad beigās varam izdzēst vienu, lai tur nemaisās. Bet es pat prioritāti esmu paņēmis to vienu visu. Es negribu tikai vienu. Es neesmu paspējusi. Pirmajā posmā? Un te otrajā sāļā viņi iesaka, jā, tā kā... Jā, mēs iesakām vismaz 2 vai visas 3 norādīt, jā, jo citādāk. Ja nebūsiet norādījusi, tad mums būs jāpiedāvā, kas ir tā kā palicis pāri. Jā, ir bijusi situācija, kad vecāks izvēlās to vienu skolu, un viņš netiek tajā vienā skolā. Un tad tas piepildījums ir veidojies tāds, ka iespējams viņš varbūt izvēlējies būt savu 2. un 3. skolu, ja? Bet es varu piedāvāt tikai to skolu, ko viņš vispār nav pat nekad vēlējies. Ja? Tā var gadīties. Un tad, kad jūs izvēlaties 2. vai 3. skolu, tad saprotiet, ka ir iespējams, ja tīpaši 2. posmā piesakāties, un ka tā skola arī būs. Ja? Kad tas nav tikai varbūt. Bet ir tādas situācijas, ka viņi ir visās Nē, tādu nav, jo tā kā Kristiāns teica, ir mums aptaujāti dati par topošajiem pirmklasniekiem, un tāpat tās ir šīs te piepildījums, jā, tā kā vietas ir pietiks visiem. Un arī, ko es arī teicu, 10. 11. datumā varētu parādīties arī tāds provizoriskais aizpildījums, un tad jūs arī varēsiet pieņemt lēmumu, ja redzat, ka tajā skolā, no kur jūs gribat, tas vietas jau ir diezgan, to mēs šobrīd nezinām, kā tur būs. Bet ja tās vietas jau diezgan aizpildīs, tad padomāt tā nopietni par tām alternatīvajām vietām, varbūt tām, kur nav tik liels tas aizpildījums šobrīd. Tā, čatiņā nav nekādi jauni jautājumi? Man ir jautājums. Jā. Tieši par šo reģistrēšanu. Tātad es pati esmu skolotāja, bet bērnu es gribētu reģistrēt citā skolā, kas ir blakus tieši dzīves vietā. Es gan pati strādāju tālāk, bet šobrīd ievadot šos datus, man automātiski pārliek uz 3. posmu.
Tad, ko jūs ievadat datus kādus? Nu, respektīvi, es ievadu, ka es kā pirmo prioritāti lieku 4. vidusskolu, kas ir blakus mājām, bet bērns ir deklarēts Ventspilī, bet es pati strādāju citā pilsētas skolā. Jā, es vairāk jautātu, ko jūs rakstat pirmajai prioritātei, ko jūs rakstat šeit, no 1 līdz 7. Bērns ir deklarēts Ventspilī, jo es pati nestrādāju šajā skolā. 4. jā? Jā. Tātad Nē, to jūs 5. bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Jā. Ventspilī. Jūs neesat Jā. deklarēta? Es neesmu, nē. Ok, jā. Tātad vēl viens svarīgs arī pedagogiem, ja tie, kas grib pretendēt, jā, arī jābūt deklarētiem ir vismaz 2 gadiem Ventspilī. Jā, tad jūs norādat šajā gadījumā 4. vidusskola, 5. Un vēl kādu skolu jūs vēlējāties kā Jā, alternatīvu? 6. vidusskola. Nu, uzliksim 6. vidusskolu, tur jūs arī liekat 5. Nē, tur es lieku pati strādāju. Bet jūs nevarat strādāt. Jūs varat bērnu pieteikt tikai tajā skolā. Nu, ja jūs gribat pieteikt bērnu savā skolā, kur strādājat, tad tas jums ir jādara kā pirmajā posmā. Tas ir jādara. Un otrkārt, šis te par to 2 gadu deklarāciju. Ja jūs sakat, ka nav šīs 2 gadu deklarācijas, tad nevar izmantot šo te otro kur par to, ka bērnu vecāks strādā skolā. Ir jāizpildās abiem nosacījumiem. Gan vecāks strādā un 2 gadi deklarēti. Ja? Jums neizpildās tas nosacījums, attiecīgi jūs izvēlēsieties 5. Un tā nav skola, kurā jūs strādājat. Ja? Un visām tam šis te kritērijs, kas ir šajā kolonā, uzņemšanas nosacījuma prioritāte, tas būs visām skolām vienāds. Ja? Vai tas ir 3. Ja? Liksiet nākamo skolu klāt, arī liksiet 3. vai 5. Bet visiem ir vienāds. Vai arī varbūt vienkāršāk saprast, jūs nevarat pretendēt 2 posmos. Ja nomainīs kritērijus, tad sanāk, es pretendēju. Attiecīgi, ja viņš piedāvās 3. posmu vai 2. Jā. Protams, ka te var arī to sistēmu apmānīt vienā raksta 3., 2., 4. Ja? Jēga tam nav nekāda. Tad viņš to atļauj iesniegt tajā 2. posmā. Ja? Bet, ja jums šajā skolā ir 2 gadu deklarācija, tad arī šeit tieši tas pats ir. Tā. Varbūt tās vēl, es gribu pievērst uzmanību, kas ir gadu no gada. Uzliec to izvēlīti. Vecāki bieži vien viegliprātīgi attiecās uz 4. un 5. nosacījumu. Tā. Nē, 3. un 4. Ja? Praktiski jau ir gan 3, 4 un 5. Ja? Jo bērnu deklarētā viņš būs jebkurā gadījumā. Ja? Bet, un šeit ir bērnu un vecāku deklarēta, un te ir bērnu un vecāku un vēl 2 gadi. Ja? Tā kā, ja var dabūt to, kad ir 3., tad noteikti lieciet 3., jo tas būs. Kādiem vecākiem bija respektīvi? Nē. Sadzīvojas, lai būtu kā. Tieši tā. Tad 4. ir domāts, ka tur nav tie 2 gadi. Jā, tieši tā. Tur ir tas galvenais. Jo vecāki ierauga, kā mēs taču esam deklarēti, ja? Bet tie 2 gadi ir tā priekšrocība, tāpēc viņš ir 3. vietā. Ja? Jā, tad viena kārta augstāk, tad tas ir 3. Šobrīd vēl neesmu pārliecināta, ka man ir tie 2, es labāk lieku to 4. pārliecinos, un tad, ja es pārliecinos, ka man ir tie 2, tad es samelojums, tad sistēma man vienalga. Nē, to jūs pārliecināsieties jau līdz iesniegšanai. Jūs varēsiet labot, pārliecināties vēl un vēl līdz iesniegšanai. Vai var uzzvanīt man, un es arī varu paskatīties, kas ir. Bet varbūt atgādini, kuros gadījumos tie bija bērna personas dati, bija ievadīti nepareizi. Tad bija iesniegums. Jā, bija
ka tur ir to svītriņu. Es nezinu, kā jums tagad gāja, viņš pats to svītru Jā, ielika. jā. Ja? Un daži vecāki nepamana, ka tā svītriņa aiziet automātiski, un viņi ievada arī paši to svītru, un līdz ar to pēdējais cipars izpaliek, ja? Un tad man pazūd tas pilnais personas kods. Un tad es tā kā Jums vecāks... Es pēc 7 zvanīt? Jā, protams. Kad būsiet laimīgi tajā. Tas nozīmē, ka ir vērts nākt uz darbu, kad ir vajadzīga. Tieši nopietni. Es varu jums garantēt, es noteikti jums zvanīšu. Labi, Man nav kaut kur pareizi. tas ir pēc iesniegšanas, bet arī ir. Jūs varat piezvanīt arī pirms tā 2. aprīļa, jo tas saglabātais iesniegums jau, varam paskatīties jau. Jā, viņš jau tajā sistēmā saglabās, kā melnraksts, kā neiesniegts. Var jau arī pirms tam apskatīties. Vecāki tiešām zvana arī līdz iesniegšanai un paskatās. Un cits, kas ir vēl tāds uzmanīgāks, viņš atnāk uz pārvaldu un mēs kopā ievadam tos datus. Jā, pirmā posmā tas... Bet jums jāpiesakās, ja? Jā. Drošāk, jā. Vēlos precizēt, ka bija troksnis, tāpēc Zoomā nedzirdēju kārtīgi. Vai katrs vecāks var sniegt pieteikumu par vienu un to pašu bērnu no dažādām ierīcēm? Es saprotu, nevar no dažādiem, tā kā katrs vecāks viens ieiet kā Jānis, otrs kā Līga, bet ja ieiet abi divi ar vienu kontu, tā kā... Jā, tā kā tur Jā, katrs vecāks uztais savu profilu. Ja? Nē, bet pieteikumu par vienu bērnu var iesniegt vienu reizi. Jā. Attiecīgi, vecāks var ieiet ar saviem datiem, tas, kurš ir izveidojis pieteikumu. Viņš var ieiet divās ierīcēs. Divās ierīcēs blakus, spiest vienu ar labo roku, otru ar kreiso roku, vai piesaistīt kādu papildus roku, jo es nevaru tagad... aģitēt un teikt, ka lūdzu iedodiet savus personas datus svešai, citai personai un ejiet iekšā. Bet, jā, tā kā šis te pieteikums būs pieejams, ieejot ar šī te cilvēku datiem, kurš izveido to pieteikumu. Un pieteikums ir viens uz bērnu, ja? Kā jau es teicu, veidosiet jaunu pieteikumu, sistēma teiks, pieteikums ar šādu personas kodu jau ir. Un tajā gadījumā te paralēli, nezinu, citreiz vecāki nesarunājas un kāds ir pārtentīgs un izdarījis, un otrs arī grib darīt labu un pēkšņi gadās, kad ir šāds te paziņojums, jā, vai varbūt tās pēkšņi kāds ir kļūdaini ievadījis savu bērnu personas kodu un arī būs sprukās diezgan lielās. Tā kā to, vajag par to dot ziņu, un tad var pārbaudīt. Jā, bērns jau ir pieteikts, bet es neko par to nezinu. Tad nekāds brīdis. Jā, tā kā tāds arī vēl ir. Lūdzu? Pēc tā vairāk tieši personīgāks jautājums par to, ka ja mēs esam vairāk kā 2 gadus bijuši reģistrēti, pēcpilīgi deklarēti, bet šajā laika posmā mēs esam dzīvojuši ārpus Latvijas, un tas nav tā kā mēs neesam izdeklarējuši. Ja jūs neesat valstī paziņojuši, tad es to nezinu. Tad sistēma to nezina, un viņi ir tur deklarācijas fakts ir. Jūs noteikti varat paskatīties arī Latvijā LV, kur ir dati par jums, tās deklarētās dzīves. Jo valsts nezina, ka jūs bijāt, ja vien jūs pat nesniedzāt ziņas. Oficiāli mēs neizdeklarējāmies, bet ja bērni gāja tur dārznieki, tad tā informācija. Nav sasaistība. Bet pārliecinieties, jā. Ja varat paskatīties, jā, un tādās. Nē, cik tas mūsu valsts nezina, ko jūs darījāt citā valsts. Jā, tas, ja pilsētas ietvaros, tā deklarācija ir dažādās adresēs, tas viss ir ok. Svarīgi, lai nav bijis kaut tā pati viena diena citā pašvaldībā. Tas ir kritiski. Jā, Tā vēl ir jautājumi Zoomā, klātienē? Tas bija jautājums vai ir jautājumi? Man ir jautājums visiem. Jā. Tā, es vēl varu uzlikt, jā, tad šeit tajā darba virsmā un arī visur citur ir šī te kontakta informācija.
ir telefoni. Jā, vispirms lūgums zvanīt Lienai. Jā, uz stacionāro, tad, protams, man ir sistēma atvērta, jā, mobilo telefonu, varbūt es kādreiz esmu kādā skolā, tad es nevaru paskatīties sistēmā, jā, bet, protams, es teikšu, lūkšu vai atzvanīšu pati. Tātad vēlreiz iesakam arī, kad sagatavojiet pieteikumus, vēl pirms jūsu kārta ir pienākusi, sazinieties, ja šaubaties, tad vienmēr pārbaudīt, vai viss kārtībā, vai tad droši var tajos 7:00 arī nospiest pogas. Jā, labi. Ja? Tad paliekam pie tā, kad sazvanamies, ja ir tiešām kāds vēl urdošs jautājums. Jā, laikam. Es tiešām ļoti negribēju, es tā satrauksies. Kā tas viss ar pirmo reizi? Nē, man bija pavisam savādāk, brīdā jāstāv. Bet tad taču senāk gājām apmācības un arī elektroniskas pieteicināties. Man bija elektroniskas pat gājas skolu. Nē, tas nav. Jā, bija tāda iespēja arī bija, jā. Stāvi jāredz, budīt, apstāvēt. Februāri. Vēl var pabūt kādi jautājumi, arī zumā, ja vēlas kāds. Ja nē, tad teiksim paldies. Es domāju, arī man kā pirmo reizi pirmās klases topošā pirmklasnieka mammai ir tāds satraukums par to, kā nu būs, kā nu ies, bet es domāju, ka šis ļoti palīdzēja. Arī nedaudz nomierināties par to, kā viss izskatās un kas jādara. Tā kā paldies jums un ar to tad mēs arī šodien beidzam un tiekamies citās tehnoloģiju pēcpusdienās.